tēvam bijuši 3 dēli, 2 gudri, 1 muļķis. Kādu dienu viens no tiem gudriem dēliem sācis tēvam virsū plīties. Laid mani pasaulē! Tēvs laidis, gudrais dēls gājis, bet kā par nelaimi nevarējis nekur darba dabūt. Beidzot saticis vienu vīru un lūdzies. Dod man kādu darbu. Vīrs atteicis. Ja esi mierā ar to algu, ko no laba prāta samaksāšu gada galā, tad nāc šurp. Dēls bijis ar mieru. Kad gads bijis pagalam, tad vīrs iedevis dēlam galdautu par algu sacīdams. Uzcītīgi tu man kalpoji, labu algu dabūsi. Šis galdauts vairāk vērts nekā nauda. Tev viņš tik jāizklāj un jāiesaudas. Galdauts klājies, tad tu līdz gadīsies tur visi virsū gardākie ēdieni un labākie dzērieni. Dēls pateicies un aizgājis uz mājām, bet pusceļā uznācis vakars. Ja bija jāiegriežas pie kāda saimnieka pārgulēt, saimnieks uzņēmis gan, bet jautājis. Kas tas par galdautu? Tas ir galdauts, kam nevar teikt galdaut klājies. Dēls atbildējis un tad aizgājis gulēt. Bet kamēr dēls gulējis, saimnieks paņēmis galdautu un uzsaucis. Galdaut klājies! Tūlīt gadījušies gardākie ēdieni, labākie dzērieni. To redzētams saimnieks paņēmis dēla galdautu un nolicis citu no saviem galdātiem vietā. Otrā dienā dēls nekā ļaunu domādams pārgājis mājā un stāstījis tēvam. Aicini viesus, es ar savu galdautu visus labi pacienāšu. Viesi sanākuši. Dēls gribējis rādīt, ko viņa galdauts spēja. Viņš uzsaucis. Galdaut klājies! Bet nekā, galdauts neklājies un neklājies. Dēls gan sācis brīnieties, bet ko tas viss līdzēja? Viesi sākuši smieties. Tēvs palicis dusmīgs. Kāda lielība bijusi vējā. Drīzi pēc tam atkal otrs no gudriem dēliem plījies tēvam virsū. Laid mani pasaulē! Tēvs laidis. Šis gājis, bet arī nevarējis nekur darbā. Beidzot saticis to pašu vīru un lūdzies. Dod man darbu! Vīrs atteicis. Ja esi mierā ar to algu, ko no laba prāta samaksāšu tev gada galā, tad nāc šurp. Otrs dēls bijis ar mieru. Gada beigās vīrs iedevis otram dēlam aunu par algu sacīdams. Uzcītīgi tu man kalpoji, labu algu dabūs. Šis auns vairāk vērts nekā nauda, tev tik jāuzsauc. Auniņ gremot, tad auns tūlīt atgremos zelta dukātus. Otrs dēls pateicies un aizgājis uz mājām, bet pusceļā uznācis vakars. Bijis jāiegriežas pie tā paša saimnieka pārgulēt, kur toreiz brālis gulējis. Saimnieks uzņēmis gan, bet gribējis arī zināt. Kas tas par aunu? Tas ir tāds auns, kam nevar teikt auniņ gremot. Otrs dēls atbildējis un tad aizgājis gulēt, bet kamēr šīs gulējis, saimnieks paņēmis dēla aunu un nolicis citu no saviem auniem vietā. No rīta otrs dēls pārgājis mājā un stāstījis tēvam. Saicini viesus mans, auniņš visus bagātus apdāvinās. Viesi sanākuši. Otrs dēls tūlīt ņēmis rādīt, ko viņa auns spēja. Viņš uzsaucis. Auniņ gremo! Bet nekā, auns negramojas un negramojas. Dēls gan sācis brīnīties, bet tikpat viesi sākuši smieties. Tēvs palicis dusmīgs, visa lielība vējā. Pēc kāda laika atkal muļķītis plies tēvam virsū. Pasaulē! Tēvs teicis. Tavi gudrie brāļi nekā neizdarīja. Ko tad tu domā pasaulē izdarīja? Tēt, vai ko izdaru, neizdaru, bet laid mani. Tēvs laidis arī. Muļķītis gājis, kamēr saticis to pašu vīru. Dod man darbu.
Muļķītis kaulējies, Līsa atteicis. Ja esi mierā ar to algu, ko no laba prāta samaksāšu tev gada galā, tad nāc šurp. Labi, gada galā vīrs iedos muļķītim rungu un sacīdams. Uzcītīgi tu man kalpoji, labu algu dabūsi, šī runga vairāk vērts nekā nauda. Tev tik jāuzsauc runga sit, tad runga tulīt mizos katru, kas tiks tev iedomājies pārdarīt. Muļķītis pateicies un aizgājis uz mājām, bet pusceļā uznācis vakars. Bijis jāiegriež pie tā paša saimnieka pārgulēt, kur toreiz abi brāļi gulējuši. Saimnieks uzņēmis, labprāt, bet gribējis arī zināt. Kas tā par rungu? Tā ir tāda runga, kurai nevar teikt runga sit. Muļķītis atbildējis un nolicies gulēt, bet kamēr šis gulējis, saimnieks tīkojas pēc rungas. Viņš domājis. Ja galdauts un auns tik derīgi, tad jau runga būs vēl derīgāka. Un tūlīt paņēmis rungu, uzsaudams. Runga siti! Acu mirklī runga paklausījusi, uzlēkusi saimniekam mugurā un devusi. Iesākumā nabadzīgs gan kaunējies bļaut, bet kad jau viss pāri radījušies zilumi, tad sācis bļaut nelabā balsī un tad skrējis muļķīti modināt. Man sāp! Palīgā! Atpestī man muļķī! Bet muļķītis teicis. Ja atdosi galdautu un aunu, ko brāļiem noņēmi, tad pestīšu. Atdošu! No rīta muļķītis pārgājis ar galdautu, aunu un rungu mājās un teicis tēvam. Aicini viesus. Tēvs domājis. Laikam atkal rādīs tādas lēņas, bet ja nu tā grib, saicināšu ar. Viesi sanākuši, bet muļķītis nerādījis viss lēņas, kā uzsaucis. Galdaut klājies. Tad arī bijuši ēdieni, dzērieni, tie visu labākie, visi ņēmušies mieloties, pēc maltītes muļķītis vēl iestiepis aunu, licis tam gremot dukātus un apdāvinājis visus bagātīgi. Tik abiem gudriem brāļiem vēl ar to nepieticis, tie zaimojuši muļķīti teikdami. Tas ir mans galdauts. Tas ir mans aunis. To dzirdot muļķītim aptecējusies sirds. Viņš iesaucies. Te ir man nopelns runga sit. Acu mirklī runga klupasi brāļiem, zaimotājiem virsū un devusi, šie saukuši. Glāb! Bet muļķītis atteicis. Ātrāk nepestīšu, kamēr apsolāties, mani nekad vairs par muļķi nesaukt, nedz arī zainot. Brāļi apsolījušies, muļķītis tūdaļ atpestījis.